Lasīsim no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas no 13. līdz 17. pantam. Tuvojās Jūdu Paskās svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzalemi. Viņš atrada templī vēršus, aitu un baložu pārdevējus un naudas mījējus sēžam, un savījis no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī aitus un vēršus, un izkaisīja mījēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to visu projām no šejienes, nepadariet mana tēva nama par tirgus namu. Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: dedzība tavu nama dēļ mani aprīja. Āmen. Kungs Kristu, tu ļauj mums redzēt savu vārdu, par to domāt, kas tev bija svarīgs, kas tev bija nozīmīgs. Lūdzamies, rādi arī mums, kas patiesībā mums ir nozīmīgs, par ko tad mēs degam, par to, kas mums nedod mieru. Lūdzamies, ļauj mums tavā vārdā saprast, kas mums ir vajadzīgs mieram un par ko mums ir jādeg. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Radot cilvēku, Dievs ielika cilvēkā daudz emocijas, dažādas emocijas. Ielika cilvēkā prieku, skumjas, dusmas, pārsteigumu, riebumu. Kāda emocijas izrāda aktīvi, un uzreiz var pateikt, kādas emocijas ir cilvēkam, kāda savas emocijas apslēpj, kādi ietur savas emocijas. Emocijām ir dažādi kairinātāji. Viens no tādiem stiprākiem emociju raisītājiem, protams, ir mūzika. Netrūkst emociju arī sporta laukumā, stadionā. Tur ir daudz emociju. Emocijas ir arī mākslā. Emocijas mums ir tad, kad ir dzīves pacēlumi un kad ir dzīves kritumi. Arī tad ir emocijas. Ļoti liels emociju avots ir nauda. Tad, kad viņi ir un tad, kad viņas nav. Nāk emocijas līdz ar to. Slava dod daudz emociju. Lai arī kāds ir emocija avots, emocijas cilvēkos veidojās līdzīgi. Proti, tas, kas ir mūsu uzmanības centrā, tas, kas mums ir vērtīgs un svarīgs, tas mūsos raisa emocijas un pārdzīvojums. Kādam dzīves centrā ir sports, un tas, kas ar sportu ir saistīts, sports rada viņa emocijas. Dažkārt pat lielas un ļoti. Savukārt tam, kam sports ir pilnīgi vienaldzīgs, nav viņa dzīves centrā. Lai arī kādi būtu sasniegumi sporta komandām vai sportistiem, viņiem nav ne mazāko emociju. Savukārt varbūt viņu uzmanības un dzīves centrā ir māksla, un tad viņš var pārdzīvot un raudāt par kādu gleznu un stundām uz to skatīties. Savukārt citam, kam māksla ir pilnīgi nenozīmīga, viņš paskatīsies uz to pašu gleznu un aizies, un viņi tajā pašā mirklī aizmirsīs. Kā ir ar manām emocijām? Kas mani sajūsmina? Kas mani ceļ? Kas mani skumdina? Cilvēkam ir jāanalizē savu rīcību, savu valodu un arī savas emocijas. No kā rodas manas emocijas? Emocijas ir sekas tam, kas ir svarīgs un nozīmīgs manā dzīvē. Ar to, ar ko es aizraujos. Bībele saka, analizējiet sevi, pārbaudiet sevi. Apostols Pāvils raksta Timotejam, 1. nodaļa, 1. vēstule Timotejam, 4. nodaļa, 16. pants. Pievērsies sev un mācībai. Nekad nenovērsies, jo tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Pievērsies sev un mācībai. Timotej, analizē sevi, pārbaudi, uz ko tu fokusējies, kas ir tavas dzīves centrā. Un pievērsies mācībai, salīdzina ar mācību. Izvērtē to, pakļaujies mācībai. Šodienas teksts mums parāda, kas bija svarīgs mūsu glābējiem. Ļoti emocionāls teksts. 17. pants. Tad Jēzus mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: dedzība tava nama dēļ mani aprīja. Ja būtu iespējams runāt ar kādu tā laika jūdu, ko viņš sacītu, kas ir viņa dzīves centrā? Viņš noteikti būtu pateicis: templis ir visas tautas centrā, visas tautas uzmanības centrā, visi mūsu pūles un spēki ir veltīti templim, tam, kas notiek templī.
Taču, lasot Bībeli, mēs atrodam citu ainu. Proti, ka templis bija centrā viņu vārdos, bet ne viņu darbos. Viņu īstā dzīve notika kaut kur ārpus tempļa. Var jau teikt, ka man ir ļoti svarīga tā lieta. Man ir svarīgi lasīt Bībeli, man ir svarīgi lūgt Dievu, bet tas neraisa manī nekādas emocijas, nekādus pārdzīvojumus, nekādus saviļņojumus. Tas, kas manī raisa saviļņojums, tas arī ir manas dzīves centrā. Formālas reliģijas centrā nekad nav Dievs. Formālas reliģijas centrā vienmēr ir cilvēks, baudas un sevis apliecināšana. To mēs arī redzam, lasot evaņģēliju. Jūdi gan gāja uz templi, gan viņi tur kalpoja templī, bet viņu uzmanība tika fokusēta nevis uz Dievu, bet viņi fokusējās uz sevi, uz savu kalpošanu, cik lieli, kādi ir viņu ziedojumi, kāda ir viņu kalpošana, cik svarīgi viņi ir. Evaņģēlija autors mūs turpina iepazīstināt ar mūsu glābēju, ar viņa zemes dzīvi, ar viņa domām, ar viņa emocijām, ar viņa prasībām cilvēkiem. Pēc Kapernaumas mūsu kungs iet uz Jeruzalemi. 13. pantā lasām: tuvojās Jūdu Paskā svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzalemi. Apostols Jānis klausītājiem un lasītājiem paziņo Jeruzalemes apmeklēšanas mērķi. Tuvojās Paskā svētki. Paskā svētki mums pazīstami arī kā Lieldienas. Lieldienas bija otrie lielākie svētki. Pirmie lielākie svētki bija kuri? Tos, kurus biežāk svinēja. Un lielākie svētki jūdiem bija sabats. Katru nedēļu bija jāsvin sabats. Tie ir lielākie svētki. Lieldienas uzreiz sekoja tam. Lieldienas svinēja reizi gadā, marta beigās vai aprīļa sākumā. 3 reizes gadā ebreju vīriešiem bija jāiet uz Jeruzalemi, uz templi, jo tā bija pavēlējis Dievs svētajos rakstos. 2. Mūzes grāmata 23.14. 3 reizes gadā sviniet man svētkus. Un tālāk tur ir pateikts, kādā veidā šīm svinībām ir jābūt. Pasha, jeb šo ebreju valodā Pesach, nozīmē aiziet garām. Atcerēsimies, ka jūdi Paskā sāka svinēt tieši pirms iziešanas no Ēģiptes, kad garām aizgāja nāves eņģelis. Par to mēs varam lasīt 2. Mūzes grāmatā, 12. nodaļa, no 12. panta. Jo šinī naktī es apstaigāšu Ēģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē, kā cilvēkiem, tā lopiem, un pār visiem Ēģiptes dieviem es spriedīšu tiesu. Es tas kungs. Un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat. Kur es redzēšu asinis, es iešu jums garām. Un par jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena, lai ir jums piemiņas diena, to sviniet kā svētkus tam kungam. Tas, lai ir jums par mūžīgu likumu uz audžu audzēm. Aiziet garām. Nāves eņģelis aizgāja garām tiem, kas bija paklausīgi Dievam. Un izdarīja tā, kā Dievs sacīja. Un tā nu viņi svinēja šo svētkus katru gadu. Un uz šiem svētkiem, šo svētku svinību gāja mūsu kungs ar saviem mācekļiem. Svētkos ebrejiem bija jāpārtrauc savi ikdienas darbi un jāapmeklē sapulces. 2. Mūzes 12. nodaļa, tālāk mēs lasām no 16. panta. 1. dienā, lai jums ir svēta sapulce, un arī 7. diena, lai jums ir svēta sapulce. Nekādi darbi, lai šī dienā netiek darīti, kā vien kas katram vajadzīgs, lai pāēstu. Vajadzēja nolikt visus savus darbus nost, visus savus pienākumus, visu savu skriešanu, visus savus plānus un iet uz sapulci un svinēt svētkus tam kungam. Nevis cilvēkiem, nevis tāpat viens sanākt, bet tam kungam. Ko nozīmē svētku svinēšana? Tas veicināja tautā vienotību. Tas bija ļoti svarīgs faktors. Tad viņi atcerējās šos senos notikumus, ko Dievs ir darījis. Svētku svinēšana kopā veicināja savstarpējās attiecības, komunikāciju, viņi satikās viens ar otru, kas nāca no tālākām vietām. Un svētku uzdevums bija atgādināt, ka nāks Mesija.
Mēs gaidām Mesiju. Tā bija svētku nozīme. Mūsu kungs ar mācekļiem dodas svinēt Paskās svētkus uz Jeruzalemi. Vēlreiz 13. pants. Tuvojās Jūdu Paskās svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzalemi. Ko gan tas varēja nozīmēt? Ka mūsu kungs paklausīja tēvam. Dievs tā bija noteicis, ka būs svētkus tā svinēt, atstāt savus darbus un iet uz Jeruzalemi. Mūsu kungs nāca un parādīja, kā jādzīvo, paklausot tēvam, paklausot tam, kas vārdā ir sacīts, paklausot bauslībai, jo Mūzes bauslībā to bija ierakstījis, ka 3 reizes gadā jāiet uz Jeruzalemi. Toreiz gan Mūzes nerunāja par Jeruzalemi, bet bija uz vietu, kur tā kunga šķirs atradās. Uz to vietu, lai svinētu svētkus. Mūsu kungs saka Mateja 5:17. Nedomājiet, ka esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Un tā mēs redzam, ka mūsu kungs piepilda bauslību un praviešus. Dievs sacīja, tā ir jādara, tā svētki ir svinami. Un mūsu kungs saka, jā, viņš tā iet un dara un rāda to saviem mācekļiem. Atnākot uz Jeruzalemes templi, mūsu kungam pavērs ļoti bēdīga aina. Vietā, kur vajadzētu skanēt slavas dziesmas Dievam, pateicībai Dievam, skan naudu mījēju balsis, skan aitu un vēršu māvieni. Atcerēsimies, toreiz 2000 gadus atpakaļ ebreju zeme bija okupēta no Romas. Vienīgā joma, kurā Romas okupācijas vara ļāva ebrejiem pašiem noteikt savu kārtību, bija templis un viņu reliģija. Vienīgā prasība no romiešiem bija, lai templī tiek ievērota kārtība un lai templī ir miers. Kārtību un aktivitātes templī noteica augstie priesteri, un faktiski visa vara templī bija koncentrēta vienas ģimenes rokām, augstā priestera Annas rokās. Daži vārdi par templi, par viņu vēsturi. Pirmo templi uzcēla Salamans. Dāvids veica sagatavošanas darbus, bet Salamans uzcēla. Šis Salamana templis nostāvēja apmēram 400 gadus, veicot savu uzdevumu. Tad 588. gadā pirms Kristus atnāca valdnieks Nebukadnēcars, sagrāva Jeruzalemi, nopostīja templi un jūdus aizveda gūstā. Pagāja 70 gadi, mainījās valdnieki, mainījās politiskā situācija, un daļa no jūdiem atgriezās no trimdas. Un Zerubābels uzcēla otro templi. Pēc kāda laika, kad sāka valdīt Herods Lielais, tas, kurš veica bērnu apkaušanu Bētlemē, vienu dienu viņš izdomāja, ka viņš grib kaut ko labu darīt. Jāatjauno templis, jāuzceļ viņš vēl labāks, krāšņāks. Un apmēram 20 gadus pirms Kristus, 20. gadā pirms Kristus, Herods sāka būvniecības darbus templī. Šie būvniecības darbi ilga 46 gadus. Viņa būvniecība bija diezgan grandioza, ambicioza. Templis tika būvēts 46 gadus un uzbūvēts ļoti iespaidīgi. Tik iespaidīgi, ka pat Jēzus mācekļi brīnījās un sajūsminājās par to. Mēs lasām Marka evaņģēlijā 13.1. Un viņa no tempļa izejot, kāds no viņa mācekļiem uz to saka: mācītāji, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas. Templis tas tā nebija kāda viena ēka. Templis tās bija ēku komplekss, daudzas ēkas, liela teritorija tas aizņēma. Mūsu kungs savukārt uz to sacīja: vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Tā arī notika 70. gadā pēc Kristus. Nāca karavadonis Tic, nopostīja Jeruzalemi, sagrauta templi, un templis jau nepastāv 2000 gadus. Tajā vietā, kur kādreiz bija templis, atrodas klints mošeja. Bet atgriezīsimies pie mūsu teksta, un laikā, kad vēl Tic nebija ieradies un templis vēl pastāvēja savā spožumā, templis visos laikos simbolizēja Dieva klātbūtni tautā. Ko cilvēks redzēja atnākot uz templi?
Viņam vajadzēja redzēt kaut ko ļoti uzrunājošu, ļoti pacelājošu. Viņam vajadzēja saprast, šeit ir Dieva klātbūtne, šeit ir Dieva tuvums. Bet viņš dzird, kā tur nauda tiek mainīta, viņš dzird, kā tur aitas blej, tad Dieva nav. Tad Dievs ir kaut kas cits. Kas Dievs tur bija? Nauda bija Dievs. Nākot uz templi, nākot pie Dieva, cilvēks nevarēja nākt tukšām rokām. Cilvēkam vajadzēja nest kādu upuri, nest kādu ziedojumu. Tātad 2. Mūza grāmata, 23. nodaļa, 14. pants. 3 reizes gadā sviniet man svētkus. Un 15. pants. Tātad tiek teikts, kā šie svētki tiek svinēti, un pašas beigas, šī panta beigas. Nenāciet manā priekšā tukšām rokām. Nākot pie Dieva, tās rokas bija jāpiepilda ar upuri, ar ziedojumu. Jūdi nedrīkstēja upurēt, kas viņiem ienāca prātā. Bauslībā bija ļoti skaidri aprakstīts un norādīts, kas ir jāupurē, ko drīkst upurēt, kādam ir jābūt upurim. Upuris nevarēja būt slims dzīvnieks, upuris nevarēja būt kāds dzīvnieks ar kādām redzamām kaitēm, viņam bija jābūt labākam upurim. Un tāds labs piemērs ir Ābels, kā viņš nesa upuri un kādu upuri viņš izvēlējās. 1. Mūzes 4.4. Arī Ābels nesa upuri no avju pirmdzimušiem, no viņu taukiem, un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upuri. Ābels izraudzījās labāko upuri, kas viņa ganāmpulkā bija. Cilvēks nāca uz templi ar savu upuri, un priesterim bija jāpārbauda šis dzīvnieks, vai viņš ir vesels, vai ar viņu viss ir kārtībā. Un tikai tad, kad priesteris pateica, jā, šis dzīvnieks, šo dzīvnieku drīkst upurēt, tad viņš tika upurēts. Ja priesteris atrada kādu vainu, tad to dzīvnieku vajadzēja aizvietot ar kādu citu. Un ebrejiem bija iespēja vest savu dzīvnieku, upurēt vai izvēlēties to, kas bija templī. Ja tika atvests savs dzīvnieks, parasti priesteris viņā atrada kādu vainu, un viņu nevarēja upurēt. Un tad viņiem bija jāizvēlās no tiem dzīvniekiem, kas jau bija templī. Parasti tie dzīvnieki, kas bija templī, bija jāpērk, un tie bija par ļoti, ļoti augstu samaksu. Tā bija viena lieta, kas ebrejiem bija jādara. Otra lieta, viņiem vajadzēja ziedot naudu, tas bija tempļa nodoklis. Jūdi tajā laikā bija izkaisīti pa visām pasaules malām, un tad viņi nāk no dažādām pasaules malām, un katrā pasaules malā ir sava nauda. Nav tā kā tagad mums Eiropas Savienībā visiem vienāda nauda, lai kur tu aizbrauc, tu vari lietot to pašu naudu, kas tev ir kabatā, ko mēs lietojam šeit. Toreiz viņi nāca no dažādām malām, katrs ar savu naudu, bet templī viņi nepieņēma to naudu. Vajadzēja ziedot tikai tempļa naudu. Kas viņiem bija jādara? Viņiem vajadzēja mainīt. Un šī naudas maiņa bija ļoti neizdevīga. Kaut kas līdzīgs ir lidostās. Tie, kas ir lidojuši, zina, ja lidostā grib apmainīt naudu, tur ir ļoti neizdevīgs kurs. Tāpat arī ebrejiem. Atnākot uz templi, viņiem bija jāmaina savu vietējā naudu uz tempļa maiņu, uz tempļa naudu, un tur bija ļoti neizdevīgi. Pret cilvēkiem neizturējās godīgi. Viņi nāca uz vietu, kurai bija jāsimbolizē Dieva klātbūtne. Bet tur nav Dieva klātbūtnes. Vēl vairāk tur viņi tiek aplaupīti. Negodīgi pret viņiem izturās. Tā vietā, kur bija jāskan Dieva slavai, Dievam tika laupīts gods. Un tas nebija tikai Jēzus laikā. Šī reliģiskā korupcija jau sākās krietni iepriekš. Āmosa grāmatā mēs lasām Āmosa 5.21. Dievs saka, es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un nevaru panest pat jūsu sapulču smaku. Un ja jūs man nesat dedzināmos un ēdamos upurs, man tomēr nav liela prieka par tiem. Un jūsu baroto teļu pateicības upurs es negribu ne redzēt. Mitieties jau skandināt man savus ķerkstošās dziesmas, un es negribu ne dzirdēt tavu cītaru skaņu. Dievs skaidri pasaka, kā viņš redz to, ko cilvēki dara. Viņi domā, ka viņi to dara Dievam, Dieva godam, Dieva slavai, tā kā viņi paši to iedomājās. Bet Dievs nepieņem šos upurus.
Dievs nepieņem šīs lūkšanas. Dievs nepieņem šīs dziesmas. Tās nav dziesmas Dievam, tās ir dziesmas pašiem cilvēkiem. Tas nav upuris Dievam, tas ir sevis apliecināšana. Un kā mēs redzam pie Kaina, Kains arī nesa upuri. Ābels nesa no tiem labākajiem, Kains nesa, kādu viņš gribēja. Dievs neuzlūkoja Kaina upuri. Kas notika ar Kainu? Viņš ieslīga depresijā. Viņš slikti sāka justies. Un kā gan cilvēks var labi justies, ja viņš neklausa Dievam, ja viņš pretojas Dievam? Vēl Malahijas grāmatā mēs lasām Malahijas 1:10. Kaut jau kāds no jums būtu tūliņ aizslēdzis tempļa durvis, lai jūs nededzinātu velti uguni uz mana altāra. Man nav nekādas patikas pret jums, saka tas kungs Sebaots, un upuru devas no jūsu rokām man nav pieņemamas. Es nepieņemu jūsu dāvanas, es nepieņemu jūsu ziedojumus, es nepieņemu jūsu upurus. Caur praviešiem Dievs pavēstīja, kāda ir viņa attieksme pret templī notiekošo. Tas ir viens. Un ebreji zināja, ka vienu dienu negaidīti atnāks Mesija. Viņi zināja, ka vienu dienu pats Dievs ieradīsies savā namā. Tas ir rakstīts Malahijas grāmatā 3:1. Redzi, es sūtīšu savu sūtni, kam būs sataisīta manu ceļu manā priekšā. Mēs zinām, runa ir par Jānu Kristītāju. Mēs jau par to domājām iepriekš. Un tad jūdi jautāja Jānim, kas tu esi? Saucēja balss tuksnesī. Es sataisu ceļu kungam, kas nāk. Jūdiem vajadzēja saprast, kungs ieradīsies. Kungs ir tuvu. Un tad drīz ieradīsies savā namā tas kungs, kuru jūs kārojat. Raugi, viņš jau nāk, saka tas kungs Sebaots. Jūdi zināja, vienu dienu negaidot atnāks Dievs. Kas notiek tālāk 2. pantā? Bet kas varēs izturēt viņa atnākšanas dienu un kas varēs pastāvēt, kad viņš ieradīsies? Jo viņš ir kā zeltkaļa kausējama uguns un kā veļas mazgājamais sārms. Kas varēs pastāvēt tajā dienā? Šeit ir atbilde tiem, kuri jautā, kāpēc Jēzus atnākot uz templi, uztaisīja pātagu. Nevis nostājās un mācīja tautu. Vajadzēja taču sākumā mācīt, vajadzēja tautai stāstīt. Un tad skatīties, kā tauta reaģēs. Bet Dievs jau visus šos gadus un gadsimtus ir runājis uz jūdiem, kas ir viņa prāts un kas nav viņa prāts. Un viņš sacīja, mitieties, pārstājiet, rimstiet. Nē, viņi turpina to darīt. Viņi neklausīja tam, ko Dievs sacīja. Dievs vienmēr nerunā. Dievs vienmēr nerunās, ja cilvēks neņem vērā to, ko Dievs viņam saka. Dievs saka vienreiz un otrais un varbūt trešo reizi, bet ja cilvēks neņem to vērā, tad Dievs pārstāja runāt. Šodienas tekstā 14. pants. Viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējs un naudas mījējus sēžam, un savīs no virvēm pletni izdzina no tempļa visus, arī aitas un vēršus, un izkaisīja mījēju naudu un apgāza galdus. Tik daudz ir pateikts, tik daudz ir sludināts, un viss ir velti. Notiek tempļa tīrīšana. Pats kungs nāk, kas pastāvēs viņa atnākšanas dienā. Mēs zinām, ka rakstos ir sacīts, un sods sākas no Dieva nama. Tīrīšana sākas no Dieva nama. Kas varēs pastāvēt? Dievs sūtīja praviešus runāt, sludināt. Sabatā viņi lasīja šos tekstus, bet viņi neņēma to vērā. Tad Dievs sūtīja karavadoni Titu 70. gadā, un Jeruzaleme tika sagrauta. Un templis tika sagrauts. Piepildījās tas, ko mūsu kungs sacīja. Un akmens uz akmeņa tur nepaliks. Jūdi nesaprata, kad viņš darīja šīs lietas. Apgāza galdus un izdzina ārā visus lopus. 16. pantā baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu prom no šejienes. Nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Jēzus rīcība bija tik autoritatīva, tik iespaidīga, ka jūdi, kas tur bija, viņi bija apstulbuši. Neko tādu neviens nebija uzdrošinājies darīt. Neviens.
Jo augstais priesteris, kas tur visu noteica to kārtību, viņš nepakļāvās nevienam. Viņš nepakļāvās romiešiem, jo romieši atļauj templī veidot savu kārtību un pašiem nodarboties ar savu reliģiju. Nevienam viņš neatskaitījās, un pēkšņi atnāk viens un saka, nē, tā nav tā kārtība, kas ir pēc Dieva prāta. Iedomājieties to ainu, kad viss tiek apgāsts, rodas tās aitas kaut kur skrien, tie lopi kaut kur kustās, cilvēki ir satraukti, galdi tiek apgāsti. Toreiz bija tempļa sardze. Viņi stāv un neko nedara. Viņi turpat bija. Kāpēc viņi nerīkojās? Turpat pie tempļa bija romiešu armijas garnizons. Viņi varēja izsaukt romiešu karavīrus un sacīt, šeit ir viens, mums jauc visu kārtībā, mēs lūdzam papildu spēkus un arestēt. Nekas tās nenotiek. Romieši netiek saukti. Tempļa kārtības sargi netiek aicināti. Viņi neko nedarīja. Tāpēc, ka Jēzus bija tik autoritīva viņa rīcība bija, ka jūdi saprata, ka te notiek kaut kas ļoti liels. Varbūt savā sirdsapziņā viņi arī saprata, ka tas, ko mēs te redzam, pie kā mēs esam pieraduši, tas nav pareizi, un neviens varbūt neuzdrošinājās neko mainīt. Bet Jēzus maina visu. Un vēl vairāk, tie, kas nesaprata, ko viņš dara, viņš sacīja, mana tēva nams. Nevis mūsu tēva nams, bet mana tēva nams. Ar to norādīdams īpašas attiecības ar tēvu debesīs. Jāņa evaņģēlijā 5:17 lasām. Bet viņš tiem atbildēja, mans tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos. Jūdi to jau bija dzirdējuši. Šo vārdu dēļ vēl vairāk meklēja viņu nokaut, tāpēc, ka viņš neviens sabatu neievēroja, bet arī Dievu sauc par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Mana tēva nama. Jūdas saprata, ko tas nozīmē. Tad Jēzus turpināja, patiesi es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Jēzus tīra templi, Jēzus sludina, Jēzus māca viņus, ko tas nozīmē. Kristus darīja tēva gribu. Ko tēvs dara, to es daru. Tēva gribu viņš darīja. Šodien ir daudz spekulācijas par Dieva gribu. Kas ir Dieva griba? It kā daudz par to cilvēki domā, it īpaši reliģiskā vidē, Dieva griba. Un ir dažādi viedokļi. No viens viedoklis ir tāds, ka Dieva gribu nevar zināt. Tas ir apslēpts. Otrs spārns, kas savu gribu uzdod par Dieva gribu. Kas arī ir aplami. Dieva griba nav jāizdomā, tā ir atklāta, tā ir skaidra, tā ir svētajos rakstos skaidri pateikta. Dieva griba nav jāatklāj mistiskā veidā, caur mistisku pārdzīvojumu. Dievs savu gribu ir uzrakstījis vārdā. 16. pants. Baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu prom no šejienes, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Kāda bija Dieva griba? Ļoti skaidra un ļoti saprotama. Jūdiem bija jāzina, kas viņiem ir jādara. Tā bija Dieva griba. Kā tad tas ir mums šodien? Lasot šo tekstu, nekas nav mainījies. Jā, mūsu reliģiskajā praksē nav vairs baložu, aitu, vēršu. Tas nav būtiskākais. Būtiskākais ir cits. Paklausīt viņa vārdam. Dievs gadsimtiem caur praviešiem runāja un runāja, un jūdi to neklausīja. Dievs arī uz mums runā caur savu vārdu. Vai mēs to uzņemam, vai mēs viņam paklausam? Dievam prasība, ka ticīgie paklausa viņa vārdam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Kalna svētrunā mūsu kungs saka, Lūkas evaņģēlijas 6:46, ko jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku. Šeit arī mēs atrodam atbildi daudzajām konfesijām. Bieži vien cilvēki jautā, kāpēc tik daudz konfesiju? Kur tad ir īstā konfesija? Uz kurieni tad man vajadzētu iet?
Varbūt vienam mazliet patiesības, otram mazliet patiesības, trešajam mazliet patiesības. Nē, tā nav. Daudzās konfesijas ir viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka cilvēki nepakļaujas Dieva vārdam. Tāpēc ir daudzās konfesijas. Tāpēc, ka cilvēki vēlas sevi apliecināt, sevi pierādīt, sevi demonstrēt. Tāpēc, ka fokusēšanās notiek uz cilvēkiem, nevis uz Dievu. Tāpēc ir daudzās konfesijas. Cilvēki gan atrunājas un saka, nē, daudzās konfesijas ir tāpēc, ka ir īpaši apstākļi bijuši toreiz. Viduslaikos, īpaši apstākļi šodien, austrumos vai rietumos. Cilvēki attaisno konfesiju pastāvēšanu ar zinātniskiem grādiem. Mēs esam daudz mācījušies un mēs zinām, daudz ko izpratām, tāpēc ir tādas konfesijas. Kādi pamato daudzās konfesijas ar kādām īpašām atklāsmēm, ar pieredzi, ar tradīcijām. Tā ir cilvēka atrunāšanās. Viens iemesls konfesijām – nepaklausība Dieva vārdam. Tas ir arī viss. Pakļauties Dieva vārdam nozīmē nostāties Dieva pusē un uz notikumiem skatīties no Dieva perspektīvas, kā Dievs skatās, no Dieva skatu punkta, paskatīties uz lietām. Nostāties Dieva pusē nozīmē atzīt un piekrist Dieva vērtējumam. Kā Dievs vērtē? Kā viņš vērtē templi? Tas jūdiem jau bija zināms. Kā Dievs vērtē mūsu dzīves? Vai mēs to nezinām? Mēs atlasām, atšķiram Bībeli un lasam, kas tur ir sacīts. Tā Dievs vērtē mūsu dzīves. Bet kāpēc grūti pakļauties Dieva vārdam? Tāpēc, ka noformējusies jau ir domāšana. Mans viedoklis ir tāds, un Bībelē ir cits viedoklis. Kas mums ir jādara? To, ko Jēzus izdarīja ar aitām un vēršiem. Izdzer viņus ārā. Manu viedokli ir jāizmet ārā. Ir svarīgākais Dieva viedoklis. Un ir novēros tā, jo ilgāk cilvēks ir uz šīs pasaules, jo grūtāk viņam mainīt savas domas, jo grūtāk mainīt viņam savu viedokli. Ir tāds teiciens, vecu koku grūti liekt. Viņš neliecās, viņš lūst. Jūdi nevēlējās paklausīt Dievu gribai. Un tas izskatās, ir visos laikos ir bijis. Apostoļu darbi 7.51. Jūs turgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm. Kāpēc nevar paklausīt Dievam? Nešķīstas sirdis, nedzirdīgas ausis. Tad ir pretošanās svētajam garam. Jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Viens iemesls – nešķīstas sirdis. Dieva vārdam ir jāpaklaus neatkarīgi no dzīves gadu skaita, neatkarīgi no zinātniskiem grādiem, neatkarīgi no ieņēmumiem. Dieva vārds ir svarīgākais. Reliģiskā vide pret to neiebilst. Un tie, kas iebilst, tie aiziet projām. Savukārt tie, kas paliek, ir cilvēku grupa, kas saka, jā, tā ir, Dievam ir jāklausa. Ārēji neiebilst, bet savās sirdīs nepiekrīt. Saka, jā, āmen, Dievs, viņa viedoklis ir galvenais, svarīgākais. Viss Dievam, jā, āmen. Bet paliek tur, kur viņi bija. Nekur nav izkustējušies. Ne savās domās, ne savās sirdīs. Ne savas sirdis ir tīrījuši, ne savas domas. Atklāsmes grāmatā lasām 3.15. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Augstais saprot, ka viņš ir grēcīgs un viņš ir pazudis un viņam ir jāatgriežas. Remdenais nesaprot to. Remdenais domā, ka es jau neesmu tāds augstais. Es jau esmu tāds, es jau zinu, es jau piedzīvoju, manī ir kādas lietas, ko es saprotu. Es ticu, es esmu draudzē, es pazīstu, varbūt mācītājus ziedoju, kalpoju savās iespēju robežās. Remdens. Remdens tiks izspļauts ārā. Viņš neapzinās savu stāvokli un viņš neatgriežas. Mācekļi līdz ar Jēzu bija atnākuši uz templi. Kā viņi vērtēja notiekošo? Ko viņi domāja to visu redzot? 17. pantā lasām.
Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: dedzība tava nama dēļ mani aprij. Jēzus dega par tēva lietām, viņš dega par templi, viņš dega par cilvēku tuvošanos Dievam. Ievērojiet, Jēzus nesaka, man ir zināšanas, es saprotu, kas notiek, man ir viedoklis. Nē, Jēzus deg. Par ko es degu? Par ko es degu svētdienas rītos? Par ko es degu pirmdienas vakaros, nedēļas vidū? Kāpēc Jēzus tā dega? Tāpēc, ka viņš bija koncentrējies uz Tēvu debesīs. Tāpēc viņš arī dega. Par to, kas viņam bija svarīgs. Par to viņš arī parādīja savas emocijas. Un šeit ir svarīgi sev uzdot jautājumu, vai mana sirds pukst straujāk, kad lasu Bībeli, vai es viņu paņemu rokās, pašķirstu un nolieku, uzlieku virsū kafiju, uzlieku kaut kāds vēl sviestmaizes un eju tālāk, it kā Bībele būtu kāds paliktnis. Nekāda emocija. Vai mana sirds sita straujāk, kad domāju par draudzi? Ko es domāju? Kādas emocijas man rodas, domājot par Kristus draudzi? Par manu vietu Kristus draudzē? Vai mana sirds sita straujāk, kad es domāju par Dieva slavu? Kā es atspoguļoju Dieva slavu? Kāda bija Dieva slava aizvadītajā nedēļā manā dzīvē? Kā es šo Dieva slavu atspoguļoju? Atklāsmes grāmatā 3. nodaļas sākumā lasām: un Sardus draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kam 7 Dieva gari un kam 7 zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus manu Dievu priekšā. Uz kaut ko citu tas cilvēks domāja. Uz kaut ko citu šī draudze fokusējās. Kaut ko citu viņi meklēja savā dzīvē. Kaut kas cits viņus sajūsmināja. Kaut kas cits kustināja viņu sirdis, viņu emocijas. Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties. Āmen.